Nesen biju Ziemassvētku tirdziņā Aristīda Brijāna ielā 9, un tur, protams, ir tā striķa villa. Pat tagad, pamesta, tā vieta elpo ar kaut ko īpašu. Jā, tā aura tur ir jūtama. Kādreizējā greznība un tagadējais stāvoklis, tas kontrasts ir ļoti spēcīgs. Tieši tā, tās kāpnes, griesti, pat tās vecās podiņu krāsnes, viss stāsta par pagātni. Mums ir avots, kas iedziļina šīs dzimtas un viņu, impērijas stāstā. Jā, interesants materiāls. Un mēs šodien mēģināsim izsekot, kā tas viss veidojās un kāpēc beidzās. Sāksim ar pašu villu. Avots apraksta to kā ļoti greznu, vai ne? Jā. Tur minēts iespaidīgs parādes kāpnes. Ļoti augsti griesti ar rotājumiem, tās krāsnes no slavenās Celmas un Beizemes firmas. Var gandrīz iztēloties. Sešstūrains vestibuls ar milzīgu logu, varbūt tur vitrāža bijusi. Un balles zāle ar tādu greznu erkeri, iespējams ziemas dārs. Tas viss liecina par milzīgu bagātību, kas acīm redzot nāca no tās alus darītavas. Bet kā viņi pie tā tika? Kas bija tie striķi? Stāsts sākas diezgan, klasiski priekš tiem laikiem. 18. gadsimta beigās Kristofs Striķis atbrauc uz Rīgu no Gdaņskas, caur Tērbatu. Tātad ieceļotājs. Jā, kļūst par notāru, veiksmīgi aprecās ar, birģera, respektīvi turīga pilsoņa meitu, tā viņš nostiprinās. Un tad jau nākamās paaudzes turpina. Tieši tā, dēls Kārls Frīdrichs jau strādā maģistrātā, pilsētas valdē, pat muižnieka titulu dabū, bet galvenais varonis šajā stāstā ir 3. paudze. Tas būtu Kristians Kārlis Kristofs fon Striķis. Jā, viņš. Izglītība tirdzniecībā paceļojas pa pasauli, atgriežas Rīgā, un tad 1867. gadā aprec Annu Klāru Volfšmiti. To likieru fabrikanta meita, tad jau laikam tas bija pagrieziena punkts. Izskatās gan. Jo burtiski nākamajā gadā, 1868. viņš nopērk to mazo Šulca un Kībera aluzdarītavu Šarlotentālē. Un tad sākās, raketas cienīgs starts. Tik ātri, tā mazā darītava droši vien nebija nekas īpašs. Dibināta 1854. gadā, bet Strišķis to modernizēja zibenīgi. Jau 69. gadā uzlikt tvaika dzinēju, viņš vispār bija šķiet ļoti uz tehnoloģijām vērsts. Elektrību viens no pirmajiem Rīgā ieviesa. Oho, tas daudz ko izskaidro, un tad jau sākās tā lielā paplašināšanās. Jā, eksports uz Krieviju, tad blakus esošo Bertels un Pīlavu darītavu pievienoja. Līdz 90. gadiem, tur jau bija vesels kvartāls no Brijāna ielas līdz Alojas ielai gandrīz. Un tad uzcēla arī pašu villu, kā tādu, statusa simbolu. Tieši tā, pie pašas galvenās ieejas. Neorenesanse, arhitekts Kārlis Felsko, skulptūras no Augusta Folca darbnīcas, pirmajā stāvā reprezentācijas telpas, otrajā paši dzīvoja. Pat angļu stila dārs ar dīķi bijis. Bet atgriežoties pie alus, tas tiešām bija tik slavens, ceļoja pa visu impēriju. Jā, avots uzsver, ka stričalus Pilzenes, Bavārijas, Minhenes stila, īpaši tie eksporta un martāli, bija pazīstami no Pēterburgas līdz pat Vladivostokai, un pat tālāk Ķīnā, Ostindijā. Nereāli. Un izstādes, tās bija ļoti svarīgas, balvas un, protams, tas iespaidīgais paviljons 1901. gada Rīgas jubilejas izstādē ar Gambrunsas statuju. Tā bija tā laika mārketings. Skaidrs. Tie skaitļi arī droši vien iespaidīgie saliedzina sākumu un, 1909. gadu. Avots dod salīdzinājumu teritorija, ražošanas apjoms, noliktavas darbinieki, tehnoloģijas, atšķirība ir milzīga. Kristians Kārlis bija uzbūvējis īstu impēriju. Kāds viņš pats bija kā cilvēks? Tikai tāds, augsts biznesmēnis? Ne tikai. Viņš vadīja arī sievas tēva fabriku, darbojās labdarībā, saņēma ordeņus, bet bija arī pragmatisks. Kad 1912. gadā bija streiks, viņš, kā saka, neauklējās, atlaida kūdītājus. Un viņam bija dēli, kas pārņēma biznesu? Jā, 3 dēli tika gatavoti. Alfons un Kārlis Frīdrichs aluzdarītavai, Ēriks Alesandrs Volfšmita fabrikai. 4. dēls Kristiāns bija zinātnieks, bet viņš gāja bojā Pirmajā pasaules karā. Ak vai! Un tas karš jau arī šķiet pielika punktu visam šim stāstam? Lielā mērā jā. Ražošana apturēja 1914. gadā, nākamajā gadā iekārts evakuēja uz Krieviju, un tās tā arī neatgriezās. Un pēc kara mēģināja kaut ko glābt? Mēģināja.
Tiesā, Bermontiādas laikā dēls Alfons sadarbojās ar Bermontu, kas it kā paglāba ēkas no izlaupīšanas, bet pēc tam draudēja konfiskācija. No tās izvairījās, jo pats vecais stričs bija ārzemēs. Viņš nomira Vācijā 1920. gadā. Un dēliem nesanāca atjaunot? Teritorijas beigās pārņēma īģu ciems, un tad jau nāca 1939. gads, vācu-baltiešu repatriācija, un īpašumi nonāca bankas lokās. Un padomi laiki. Kas tur notika? Villā bija valsts autoinspekcija. Ražošanas ēkās dažādi cehi. Vienā daļā, Kārļa Frīdriha kādreizējā iesalnīcā, bija vīna un šampaņešu rūpnīca, vēlāk bezalkoholisko dzērienu. Tagad tur ir Rīgas vīna filiāli šķiet. Tiešām skarbs stāsts, no tāda lidojuma līdz, gandrīz aizmirstībai. Bet tagad tomēr kaut kas notiek. Alojas, kvartāls. Jā, tas bijušais alus daļītavas komplekss piedzīvo tādu kā atzimšanu. Veikali, kafejnīcas biroji. Dzīvība tur atgriežas. Un pati villa? Kāpēc tā pēkšņi ir kļuvusi tik populāra koncertiem, fotosesijām, tirdziņiem? Tieši tā, pamestīgas un bijušās greznības kombinācija pievelk. Tā īpašā atmosfēra. Un te avotmocāja domā, ir tāda interesanta doma pausta vēlme, lai villa paliktu publiski pieejama. Lai nenotiktu kā ar citām Rīgas vēsturiskajām ēkām, kas kļūst par slēgtiem privātīpašumiem. Jā, tas liek aizdomāties, vai šī vieta varētu būt kas vairāk par vienkārši skaistu, bet nolaistu fonu pasākumiem, vai tā varētu kļūt par vietu, kur mēs reāli varam mācīties par Rīgas industriālo pagātni? Tieši tā. Kā sabalansēt saglabāšanu ar to, lai šī vieta dzīvotu, lai tā būtu pieejama un stāstītu savu stāstu? Tas ir jautājums, ko mēs vērtējam augstāk. Pagātne aiz stikla vai pagātne, kas turpina dzīvot mums līdzās, kaut nedaudz mainījusies?